vienīgā, sirds mīļā Monika, Monika, zvaigzne vispožākā, sirds mīļā Monika, Monika, kad saulē jūrā grims, sirds mīļā Monika, Monika. Jā! Nu, Robertiņa, kā es izskatos? Ļoti labi. Laikam jauna. Nu, protams, ka jauna. Es domāju, ka par godu Hildes un Žāņa Sudrabkāzu jubilejai ir vērts uzcirsties. Iedomājies, viņi ir nodzīvojuši kopā 25 gadus. Jā. Veselus 25 gadus. Tik ilgi. Jā, tiešām tas ir ilgi. Nu, ja? Tev šķiet, ka pārāk ilgi, vai ne? Nē, es domāju, ka tas ir ilgi ar Hildu. Ar tevi viss būs citādi. Nemaz neatrunājies. Žēl, ka mēs neredzēsim, kādas sejas rāda vimbas, kad būs izceņojuši dāvanu. Kā neredzēsim? Mēs redzēsim. Robertiņa, es esmu par visu padomājusi. Es liku veikala puišiem dāvanu uznest augšā mūsu dzīvoklī. Ko? Jā. Nu, viņi ienes to guļamistabā. Guļamistabā? Kā mēs to dabūsim lejā, Monika? Nu, kā mēs dabūsim to lejā? Mēs to nonesīsim. Nāc, ejam. Nāc. Ko tu tur dari? Ko tu tur dari? Robert, man nav kur kāju likt. Nu, protams, ka nav. Pacel savu galvu augstāk. Džeibogu, ko tu izdarīji? Kāpēc tu to izdarīji? Robertiņ, viņš ir tik smags, es nevaru noturēt. Nu, kas tev lika tiem tur teikt, lai viņi nes to uz mūsu dzīvokli? Robertiņ, nomierinies. Mēs to darām mūsu draugu Vimbu dēļ. Mēs to darām mūsu draugu Vimbu dēļ. Robertiņ, šis gals ir smagāks. Nav viss. Lūdzu, pagaidi, mainamies, ja? Mainamies vietām. Labi, liedzamē, uzmanīgi. Lūk tā. Tā, nāc uz manu pusi. Pagaidi. Uzmanīgi, turi. Ātrāk. Nu, Pa kūbēja Ivanas augšā, atkal būs jostība uz leju. nu labi, nomierinies, Robertiņ. Mēs to darām mūsu draugu Vimbu dēļ. Mēs to darām mūsu draugu Vimbu dēļ. Mēs to darām. No. Nē, Robert. Kas ir? Nē, šis gals ir smagāks. Es gribu atpakaļ. Nevar būt. Nu kā abi gali ir smagāki, jā? Goda vārds, Robertiņ, mainamies atpakaļ. Labi. Uzmanīgi. Mr. Burzipān. Es turu. Tā. Aiziet. Uzmanīgi. Ekrāns. Es turu. Tā, aiziet. Aiziet. Tu pagaidi, man ar roku nav, paņēmu. Uzmanīgi. Robertiņ, kāpēc tev vajadzēja tā steigties? Ko? Ejam. Tā, tagad griežamies. Uzmanīgi. Aiziet. Roberti. Nu, kas ir? Liedzamē. Mierīgi lēni. Nesapurs banti. Hilda! Žāni! Nav mājās? Skaisti. Ko lai dara? Nesam atpakaļ. Atpakaļ. Robertiņ, mēs nevaram televizoru atstāt kāpņu telpā. To kāds var nozagt. Sālīši, kundz, paldies. Tie ir viņi? Paslēp televizoru. Kur? Tātad vakarā uzredzēšanos pie mums. Pats, cik tā Sālīši, kundz, tomēr jauki padomāt, tikai izcepus mums tik skaistu torti. Mīļš sveiciens Sudrabkāzās! Televizors!
Labēdā jūs gan esat traki. Tad, ko mēs čamamies nesam iekšā, spraužam sienā? Redz, kā darbojas. Aiziet, Monika. Jā, Ar šo sarkano pogu ieslēdz televizoru. jā, nu to es zinu. Tā, tas ir programmēšanas bloks. Nu jā, tur rakstīts ir menu. Menu. Nu, Sāksim ar automātisko programmēšanu. jā, Paskaties, Žani, tagad pa visu ekrānu vidū parādās kaut kāda švīka. jā. Nu, tagad ir vēl sliktāk. Vai tagad ir švīkas jau pa visu ekrānu? Robert, piedod, dodies pamēģināt. Ja? Zini, ko tu nejaucies. Tu nemācēsi. Kāpēc es nemācēšu? Piedod, Robert, es to televizoru ekrānu sašvīkāt neslikāk par tēdi. Tikai mieru, Žani. Tūlīt visu noregulēsim. Ko tu dari? Nu, paskatīsimies, vai viss ir kārtībā. Robert, piedod, nu, varbūt labāk nevajag ko. Re, paķērās līdzi visādam gadījumam. Ņemam nost. Jāizštepselē televizors. Robert, pagaidi. Paklau, re, kas ir rakstīts? Robert, kategoriski aizliegts noņemt aizmugurējo paneli. Robert, nevajag ko? Nu, tās ir priekš tiem, kas neko nesajādz no televizoriem. Nu, re, nu skaidrs, kas par vainu. Nu. Nesot pa trepēm ir atgājuši vaļā divi vadiņi. Kādi vadiņi? Re, zilais un Jā, melnais. nu, jā. Nu, un tagad mēs tos savienojam kopā. Jā. Savienojam kopā. Ieštepselējam televizoru un bildē nebūs ne vainas. Tā? Robert, ko tu izdarīji? Tu uzspridzināji. Tad es esmu vainīgs, ka tavā dzīvoklī tāda sagrabējusi elektroinstalācija. Robert, Lūdzu, nenāk tādas muļķības. Ja tu tur nebūtu līdz iekšā un nebūtu sācis kaut ko labot, viss būtu bijis tā kā vajag. Ko tu runā, Hilda? Roberts gribēja palīdzēt. palīdzēt! Viņš sabojāja mūsu televizoru. Jūsu televizoru. Mēs to jums uzdāvinājām. Un vispār es to vinēju loterijā. Jā, Ak, Jā. tā! Par savu naudu nemaz nebūtu pirkuši. Vai ne? Nu, ja jūs to uzdāvinājat mums, tad tas ir mūsu televizors. Un ar mūsu televizoru tev nav ko grābstīties ar saviem pirkstiem strupiem. Robertiņš grābstīsies tur, kur viņš grib. klausies, tu būtu pakaunējies, tu! Pakaunējies no maniem sirmiem matiem, tu nepateicīgais āzi! Nepateicīgais, pilnīgi pareizi. Šis televizors ir tieši tāds pats kā mūsējais, un es viņu simtiem reižu to mūsēju esmu jaucis, izjaucis, salicis. Jā, Robīt, jā, pareizi. Nav tāds pats kā jūsējais, jo redz, jūsējais strādā. Nu, tagad ir tieši tāds kā mūsējais. Klausieties, Vimbas kungs, jūs maksāsiet par mūsu televizora remontu. Jā, piedodiet, Rambankungs, un jūs maksāsiet par mūsu televizoru remontu. Nē, mēs nemaksāsim. Maksāsit! Ja jūs nemaksāsiet, mēs iesūdzēsim jūs tiesā. Nu, nevar zināt, kurš kuru Jā, iesūdzēs. kuru? Lūdzu, ejam mājās. Laimīgu ceļu. Jā, jā. Piedodiet. Mīlulī! Kā tev gāja? Labi! Es visu dienu gudroju, kā panākt, lai Vimbas samaksā par mūsu televizoru. Tu tiešām iesūdzēsi viņus tiesā. Ja nemaksās, tad iesūdzēšu. Bet ja viņi mūs iesūdz pirmie? Viņi neiedrošināsies. Tiešām? Nu, protams, neuztraucies, paļaujies uz mani. Pavēsti. Civil prasība, Žanis Vimba, centra rajona policija. Oh! Viņi mūs ir iesūdzējuši. Nu, labi, lai tagad viņi vaino paši sevi. Kā jau tev teicu, es visu esmu izplānojis. Tagad ir vajadzīgs advokāts. Kam ir vajadzīgs advokāts? Kā? Mums? Dārgā, man nav vajadzīgs advokāts.
Es pats ar visu tikšu galā. Viņš visu salaidīs dēlī, tas advokāts. Še, lasi. Kas tas ir? Tā ir tava iestudētā spontāni dabiskā liecība. Mana spontāni dabiski iestudētā liecība? Jā, tūlīt mēs visu izmēģināsim. Nāc, sēdies. Sēdieties. Sāksim. Monika Rambāne, nosauciet lūdzu savu vārdu uzvārdu. Jūs taču to ļoti labi zināt, inspektor kungs. Monika, lūdzu, atbildi uz jautājumu. Monika Rambāne. Monika Rambāne. Monika Rambāne. Nu tad stāstiet, kas tad tur īsti to vakar jums notika? Stāstiet visu pēc kārtas, pati saviem vārdiem. Šis briesmīgais notikums notika to vakar, kad es ar savu karsti mīļoto vīru mēs nokāpām lejām pie mūsu dzīvokļa saimniekiem, toreizējiem draugiem, lai apsveiktu viņus sudrabkāzās. Labi, Rambāns kundze. Lūdzu, turpiniet. Mums bija vislabākie nodomi, un mēs negaidījām, ka viņa mums ietrieks dunci mugurā. Ko viņi tur runā? Kas tā par liecību? Viņi visi ir iestudējuši. Lūdzu, apsēdieties. Jā. Rambāns kundze, man jūs ir jābrīdina, ka par nepatiesu liecības sniegšanu tiesā jums draud krimināla atbildība. Mums bija vislabākie nodomi. Mēs nedomājam, ka viņi mums ietrieks dunci mugurā. Kā cieņas un draudzības apliecinājumu mēs viņiem uzdāvinājām ļoti dārgu televizoru. Ekrāns 70 centimetri, pa diagonāli 70 centimetri. Man prātā nenāca, ka mēs nokļūsim policijā. Nu, bet pie tik profesionāli, tik izskatīga. Godājama inspektori, kāds esat jūs, Odiņa kungs. Piedodiet, es protestēju. Nu, tas vairs nav izturams. Nu, ko viņi tur runā? Lūdzu, apsēdieties. Varbūt sāciet no tās vietas par to godājamo, izskatīgo un profesionālu izmeklētāju. Jā, man prātā neienāca, ka mēs nokļūsim policijā, bet pie tik izskatīga, profesionāla un godājama inspektora, kāds esat jūs, Odiņa kungs. Pēkšņi Žanis Vimba pielic kājās un ar varu drāzās regulēt televizoru. Viņš pilnīgi ignorēja mana vīru ļoti laba televizora speciālista brīdinājumus. Viņš pieskāra pie televizoru, viņš norāva aizmuguri, viņš rakņājās televizoru iekšpusē, viņš rakņājās, un atskanēja tāds blīkšķis. Un tad Žanim Vīmbam uznāca prāta aptumsums. Viņš uzskrēja mūsu dzīvoklī ar putām uz lūpām un vājprāta spīdumu acīs. Viņš skrēja pie mūsu televizora un izspēra tam ekrānu. Tā tiešām bija. Jā, tā bija. Tā taču bija, vai ne, Roberti? Tā bija. Nu, nesatraucies, dārgā. Nu, ir viss. Paldies, Rambāns kundze. Jums ir kādi jautājumi, Rambāns kundzei? Nē, nav. Es tikai gribēju jums izstāstīt mierīgi, kā patiesībā norisinājās šis šausmīgais notikums. Mēs esam šeit sapulcējušies, lai to noskaidrotu, Vimbas kungs. Kurš, Monika, nu pietiek? Nākamais liecinieks, Vimbas kungs. Jā. Es runāšu viņa vietā. Es zvēru, ka manis teikties būs patiesība, tikai patiesība un nekas cits kā tikai patiesība, jo tā ir patiesība. Nu tad lūdzu sēdieties. Hilda, ko tu dari? Tu gribi, lai mūs izmet no kabineta? Lūdzu nosauciet savu vārdu uzvārdu. Hilda Vimba. Vimbas kundze, lūdzu izstāstiet visu, kas to vakar notika. Mūsu sudrabkāzu jubilejas vakarā Rambāne
bez jebkāda uzaicinājuma nelūgti ieradās mūsu dzīvoklī, lai apmeklējumam būtu iegansts. Viņi bija paņēmuši līdz vecu, sagrabējušu second-hand televizoru. Jā, ne, tā bija. Tā bija. Un kā par brīnumu sākumā tas ciešami darbojās, un tad pēkšņi Rambāna kungs, kurš sevi uzskata par vizzini, izvilka no kabatas cirvi un ar to sāka daudzīt televizoru. Un tad šis latgaļu maniaks ar to pašu cirvi mums piedraudot uztrieca mūs savā dzīvoklī, kur smējot vājprātīgus, vēlnišķīgus smieklus, viņš saķera mana vīra kāju un iegrūda to televizoru ekrānā. Tā nebija! Tā bija mana vīra kāja! Rambāna kungs, nomierinieties! Lūdzu, apsēdieties! Tā bija! Apsēdieties, lūdzu, savās vietās. Jā. Jūsu liecības ir nedaudz pretrunīgas. Cim redzot, lai mēs noskaidrotu patiesību, mums nāksies rekonstruēt visu notikumu gaitu. Leitnants Zariņ, ienesiet lūdzu nopratināšanas telpā televizoru no man kabineta. Jā, no man kabineta. Un es gribu jūs brīdināt, ka gadījumā, ja jūs esat tīšu prātu, bojājuši citam piedarošu mantu, jūs par to var sodīt ar 10 minimālajām mēneša algām vai 3 mēnešiem piespiedu darbā sabiedrības labā. Novietojiet televizoru lūdzu šeit. Paldies, Leitnants Zariņ. Rambāns kungs, tagad pieiet pie televizoru un parādiet, kā Vimbus kungs atgrūda jūsu vīru nost un kā viņš noplēsa televizoram aizmugurējo paneli. Lūdzu, lūdzu. Nu, ja tā padomā, tad tomēr laikam mans vīrs noņēma televizoram aizmuguri. Vai tiešām? Nu, ja jau viņai tā liekas, tad tā laikam arī bija. Nē. Vimbas kundze, tad nu panāciet jūs lūdzu šurp un parādiet, kurā vietā Rambāna kungs sāka daudzīt šo televizoru cirvi. Var jau būt, ka tas nebija īsts cirvis. Jā, atcerējos, tas bija kaut kas tā kā līdzīgs skrūvgriezim. Un kas notika tālāk? Nu, tālāk es parādīšu, kas tur bija. Tur bija 2 vaļējvadi. Sarkans un melns. Jā. Un tas nejēga. Viņi salika kopā. Tāpēc, ka tiem ir jābūt kopā! Nē, nav! Paskatieties, izmeklētāji kungs! Jūs redziet, šos 2 vadus, melno un zilo. Jā. Arī šeit viņi ir atkleberējušies viens no otra nost. Parādiet man. Nu? Šie te. Nē, ja šitos 2 vadus saliek kopā, tad sprādziens rasties nevar. Varbūt, ka nevar. Bet rādās. Nē, atvainojieties, kaut kur sajēdz no televizora. Nu? Ja šos 2 vadus saliek kopā, sprādziens rasties nevar. Varbūt jūs izdarījāt kaut ko citu. Nu, es taču nevaru atcerēties, viņš taču bļāva visu laiku uz... Ko es bļauju, ka tu visu laiku bāzi iekšā tur savus melnos līkos pirkstus? Kādus līkos pirkstus? Varētu Ko tu gribi televizoru teikt? pie mums tu pašvilkties mājās. Starp citu, Robert, piedod, televizors labo kārtīgi meistari, nevis kaut kādu naktskluba dziedu. Tu man nebūtu traucējis, tad es varbūt arī salabotu. Tu būtu pasaules Pagaidiet, mierā! Ziniet, man ir radies tāds iespējas, ka te ir noticis maz pārpratums. Jūs taču esat draugi. Nu, izejiet blakus telpā, salīkstiet mieru, paspiediet viens otram roku. Labi, draugi ir daudz vairāk nekā kaut kāds viens dārgs televizors. Jā. Nu, ejiet. Rambāna kungs, Vienas kungs. Ejiet. Jums
Jums ir taisnība. Jā, jā. Labi draugi ir vairāk vērti nekā televizors. Jūs mums devāt labu padomu. Mēs savu iesniegumu ņemam atpakaļ. Jā, mēs vienojāmies. Jūs maksāsiet mums, mēs jums. Odiņa kungs, jūs esat viens profesionāls un godājums inspektors. Paldies! Nav par ko. Tā mums visiem būs laba pamācība. Jā. Nekad nezaudēt savaldību. Jā, paldies. Jā. Paldies. Prieks iepazīties. Liels. Žanīt, nāc, mīļais. Nē, Žanīt, tikai pēc tevis. Sirdsmīļa Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirdsmīļa Monika, pēc tevis ilgās nenorimst. Tavi vārdi tālumā gaist, kā sapnis tik skaists. Ja dzīves mirklis tik īs, tad baudi to drīz. Viskaistākās sievietes glāst par mani galāst. Es mīlēta vēlu